Dzīvoju Skuldīgā, lielāku daļu savas dzīves nodzīvoju Liepājā. Jūra man ļoti iedvesmoja, tāpēc es kļuvu par jūrnieku, kad Latvija ieguva atjaunoja neatkarību. Es pievienojos Latvijas jūras spēku pulciņam un praktiski no pirmās dienas piedalījos jūras spēku veidošanā. Nu, un tad, kad kļuvu jau tā, teiksim tā, jau sirms, jā, bez matiem, tad es aizgāju pensijā, nu, un tagad strādāju Latvijas jūras akadēmijā, nezaudēt to saiksni ar jūras lietām, kas man ļoti ārkārtīgi patīk. Man gribētu zināt, vai jums jūras slimība ir, vai to var izslimot, un vai tas ir tāds mūžīga lieta, jo citi te uz jahtas uzkāp pēc 5 minūtēm, citiem nekas, kā jums? Jūras slimība tas ir normāls parādījums, un principā lielākā daļa cilvēku slimo jūras slimību, bet ir iespēja pierast pie tā, pie šūpošanas, kuģa šūpošanas, un ar laiku tās slimība mazinās savu ietekmi. Bet, ja ir ārprātīgi stipra vētra un ārprātīgi lieli viļņi, tā vai tā cilvēka tas iespaido, un viņš jūtās nesevišķi omulīgi. Bet jūrniekam ir raksturs, īstam jūrniekam ir raksturs un sava rakstura, savas gribas spēka, viņš var pārvarēt to grūtību. Un ar to viņš atšķirās no citiem cilvēkiem, kuri nevar pārvarēt to, un tāpēc viņi negrib iet jūrā. Nu tad varētu uzreiz jau jautāt, ka pie tās jūras slimības var kaut kā drusku, tā teikt, pierast un tā, kā jums šķiet pie politikas arī var pierast, vai tur ir, kad ir lielas vētras, tur arī var sākt galvas sāpēt un nav tik viegli, jo politika tā esot arī tāds viļņojošs okeāns, kā saka. Diemžēl es neesmu tāds pieredzējušies politikas, jā, un principā tā ir mana partija, kura es iestājos pavisam nesen, un absolūti ne tāpēc, lai piedalīties vēlēšanas, bet galvenais mans mērķis bija būt kopā ar tiem cilvēkiem, kurus idejas es pilnīgi atbalstu. Bet man viens cits jautājums bija, jauns puisis un saka, ka pensijā, tas iznāk, ka jums tas ir izdienas, vai kā tas iznāk, gads jūrā, tas ir 5 uz dzīvi? Izdienas pensionārs, jā. Diemžēl es varbūt aizgāju drusciņi ātrāk nekā tas varētu būt, varētu vēl ilgāk padient. Liktenis tā nosaka man, ka jādod ceļu citiem jauniem puišiem, lai viņi tur mocās manā vietā. Bet politika arī būs jāmocās. Kādi varbūt ir tie jūsu galvenie virzieni, ja būs par kaut ko jālēmi, kādās komisijās vai kā būs, kas ir tas, kas jums tā sāpe vai prieks ir uz sirds un par ko jūs cīnīsieties vai kādas aspekti ir tie, pa kuriem visu laiku liekas, vajag kaut ko mainīt, vajag runāt un galvenais vajag darīt? Jā, galvenais man moto, tas ir cilvēks. Ja mūsu darbība mēs redzam cilvēku kā centru, apkārt kurā visa notiek, un viss ir pakļauts tā cilvēka interesēm, tad viss notiekās normāli. Mūsu šodienas vairāki politiķi runā par tādām lietām, kā tur glābt Latvijas ekonomiku, kāda būs tur izaugsme, kādas tur darīšanas ar to būs apkārt. Es domāju, ja tā ekonomika būs orientēta tikai uz to, lai cilvēkam no tā būtu labi, neatkarīgi no tā, būs pasaules ekonomiskas izaugsme vai būs dziļa depresija. Bet ja mēs domāsim par cilvēku, kā cilvēks jūtīsies tādos vai citos apstākļos, tad es domāju, mums nebūs bailes ne no kaut kādiem lidojumiem, ekonomiskā attīstība uz augšu vai straujiem kritieniem, kurus mēs varam sagaidīt no pasaules ekonomikas ietekmes uz mums. Un tas, es domāju, ir galvenais. Diemžēl es saskatu, ka ļoti daudzi mūsu politiķi, viņi mīl runāt par to, par tautu, ka viņi rūpējas par tautu, bet tā pāanalizēt visu tas darīšanas, ir acīm redzams, ka visi tie mūsu ekonomiskie pasākumi vērsti uz to, lai palīdzētu kaut kādai konkrētai
finansu grupai vai cilvēku grupai dabūt kaut kādus labumus no valsts. Ar to mēs kopā palikam nabadzīgākie un mūsu cilvēki dzīvo sliktāk. Ja mēs paskatīsimies pavisam nesen tos tā sauktamos treknus gadus. Jā. Vai treknos gados mums bezpajumtnieku bija mazāk? Vai to laimīgu cilvēku mums bija vairāk? Vai mums cilvēki treknos gados nebrauca projām no Latvijas meklēt labāku darbu? Viss tas bija, kā treknos gados, tā arī, teiksim, tā nesevišķi treknos gados. Un kāpēc? Tāpēc, ka tās politikā pamata ekonomiskā attīstības modeli, tas cilvēks nebija taisīts par galveno. Un tā visa valsts, kas mums, diemžēl, mūsu valsts, kas izveidojas šodien tādu, viņa nav priekš cilvēku. Tad mans tas galvenais moto, mans lozungs izveidot tādu valsts, kurā būtu priekš cilvēkiem.